Priekšā droši, bet nedroši, ja kāds nepazīst Jānis Vilnītis, Liepājas papīras valdes priekšsēdētājs, Latvijas Tirdzniecības rūpniecības kameras uzņēmuma padomes priekšsēdētājs un jau 8. gadu arī Liepājas pašvaldības ierīnas deputāts. Tātad šodien, kā es jau iepriekš minēju, mums ir tāds vairāk formāls pasākums, bet nepieciešams, taču droši vien, pirms mēs ķeramies klāt pie tām nosacīt formālām lietām, es gribētu atsveicināt atmiņā, kāpēc. Tāpēc ir šāds lēmums, tā ideja sanāk kopā un dibināt biedrību šodien, nevis darīt kaut ko citu, nevis turpināt trešo daļu spēlē vai es nezinu, partijas dibināšanu. Faktiski tā, ka, ja paskatās kaut kādus, piemēram, manus 8 gadus, ko es kā ierīnas deputāts esmu bijis, tad vairāk un mazāk es un manai komandai bijis tas redzējums, ka jā, pilsētā ir daudz kas labi, bet var vēl labāk. Un par daudzām lietām ir zināms šaubas, vai tas ir godīgi. Teiksim, varbūt tā īsi, neiedziļinoties sīkumos, bija tā motivācija nevis vienkārši runāt, bet nākt un kaut ko darīt. Tas, kas ir labi pēdējos 4 gadus, kad es neesmu bijis viens, kā pirms tam tos pirmos savus pieredzes 4 gadus, bet ir komanda, tā kā kulakā ir 5 pirks, paldies Dievam, tad ir tā, ka ja viens, tad var viegli atliekt vai kaut ko izdarīt, bet ja ir kulaks un stipri turās kopā, tad viens otru sargā, ar īkšķi var pasargāt pārējie 4. Un mēs, es domāju, esam bijuši tāds kulaks tos 4 gadus, kur ir mēģināts kaut kā atlaust to vienu, bet tā īsti nav sanācis. Un kaut kādā brīdī, kad pazuda tas formālais saturs, saturs tā nebūtu pareizi, bet tas pamats, kas bija Reforma partija, tā juridiskais pamats, tad vien brīdi bija tādas idejas vai nu beigt, vai nu taisnotrādi dibināt savu partiju. Un tās domas līdz tam mainījās, kā būtu pareizi. Kāpēc? Tāpēc, kad ir grūti, lai cik mēs nebūtu stipri kā komanda, bet ir grūti 4 gadus būt tādiem kā mēs. Es varētu salīdzināt ar tādiem pašvaldības lietu inspektoriem. Jo tas nozīmē to, ka tev nevis jādara tas, ka mēs ikdienā esam pieraduši attīstīt, radīt, pieiet lietā radoši un arī strādāt pašiem, rādīt priekšzīmi, bet vairāk būt tādiem, kas seko līdzi, meklē kļūdas, tad līdz ar to savu viedokli par to arī pauž. Un tas darbs ir ļoti nepateicīgs un man ir ļoti tāds, man kādā ziņā ļoti grūts, jo tas ir negatīvs. Pozitīvi ir radīt un negatīvi kritizēt. Bet es pieļautu, ka tas ir vajadzīgs. Arī veselīga kritika noteikti palīdz attīstīties un veidoties. Tas droši vien, tas nav tāpēc, ka mēs tā gribējām, tas ir tāpēc, ka 4 gadus atpakaļ nebija iespēja reāli atbildēt par kaut kādu konkrētu jomu vai sfēru. Es tikai to atgādinu, visi to zina, tad mums bija vēlme atbildēt par kultūru, izglītību, sportu, kā minimums, ka tā ir konkrēta joma, šajā gadījumā ir vesels 3 nozares, un tad mēs skaidri zinām, mēs uzņemamies atbildību un darām, strādājam, varbūt arī kļūdamies, bet mēs par to nesam savu atbildību arī visu cilvēku priekšā, kas gribēja, lai mēs kaut ko darām. Taču ir sanācis visu otrādi, iztikuši bez mums tos 4 gadus, un tāpēc arī bija tas jautājums, varbūt ir nevajag. Varbūt katrs esam mazāk vai vairāk, es teiktu vairāk, tomēr veiksmīgi savā biznesā, darbā. Katrs mēs kaut ko citu pārstāvam. Laila pietiekoši veiksmīgi attīsta privāto ārstniecību un viss, kas saistīts izmeklējumiem un kaut kādām veselības uzlabošanas operācijām. Es neesmu liels speciālists, es redzu, ka viņai labi sanāk. Neesmu liels speciālists arī Lindas jautājumos, kas attiecās viņa ražoto produkciju, bet es zinu, ka viņas vārds skar labi un izskatās arī labi. Vismaz tās modelis, kas to prezentē, un arī bukletos redzams.
Un arī par sevi to pašu var pateikt, un arī par katru citu arī Latviju ģipsu. Kādā ziņā tas ir tas pozitīvais, ko mēs darām ikdienā, un kas motivē, kas arī rada gandarījumu. Nu, es nerunāju vēl par ģimeni, par visām citām lietām, kas bez kā vispār nevar iztikt, kas viss salas mūsu dzīvē un jēga tam ir. Bet tā kā bija tās šaubas, tas bija neslēpšu pagājušo gadu rudens posms, tad radās ideja, kāpēc bija tās šaubas, tāpēc, ka mēs pieraduši, kā līdz šim bija darīt. Tas nozīmē to, ka mēs domājam tā kā citu vietā. Mēs tā kā domājam Liepājnieku vietā, Liepājniekam vajag to, Liepājniekam apvienot ar to, Liepājnieki grib šito. Un tad mēs ejam priekšā un stāstam, kā mēs visu to darīsim, un labosim un mainīsim. Un tad kaut kā vienu brīdi, tā kā, zvīns no acīm nokrīt, un te notiek liels paldies ir Maijai Kalniņai, kas šodien nevarēja ierasties, un arī Indrei Ķempei, kas mums palīdzēja, kad tās ziņas noņēma.